Ielas, ceļi, stāvlaukumi, gājēju un velo celiņi. Tā ir pašvaldības infrastruktūra, ko mums vajag ne tikai uzturēt, bet arī attīstīt un būvēt no jauna. Tādēļ ir būtiski plānot pašvaldības budžetu tā, lai mēs katru gadu varētu ieguldīt šīs infrastruktūras sakārtošanā un attīstīšanā. Esam aktīvi strādājuši, lai sakārtotu ceļus un ielas visu novadu teritorijā. Kopumā noasfaltēts 38 ielas, turpat 15 km garumā. Īpaši vērts pieminēt Tukumu, kur gandrīz puse no ielām, aptuveni 40, nebija asfaltēts. Pēdējo gadu laikā 10 no tām iegūši pilnīgi jaunu asfalta segumu. Būtiski ir sakārtot ne tikai mazās ielas, bet arī būvēt jaunas. Šobrīd Tukumā būvējam 2 jaunas ielas – Smilšu ielas mikrorajonā. Pabeigt arī Raudas ielas projektēšana un jau pavisam drīz sāksies tās atjaunošana. Reizē arī ūdens un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija. Īpaši svarīgi ir beidzot sakārtot gadu desmitiem samilzušās lietus ūdens problēmas Tukumā, Pastu un Meža ielās un teritorijā ap Katrīnas laukumu un Ledushalli. Šobrīd norit šī darba projektēšana. Vēl viens liels projekts ir sakārtot dzelzceļa ielu un stacijas laukumu Tukumā. Jau ir uzsākts darbs pie projekta izstrādes ar mērķi būtiski paplašināt stāvlaukumu pie stacijas, kā arī pārbūvēt krustojumu ar dzelzceļa pārbraukto. Daudz ceļu posmus mūsu novadā nebūtu iespējams atjaunot un asfaltēt bez valsts atbalsta un ciešas sadarbības ar pašvaldību. Kā rezultātā noasfaltēti daudzi Grants ceļa posmi, kur Tukuma novada iedzīvotāji ir gaidījuši gadu desmitiem. Džūksta Lestene, Zemīte Zante, ceļa rekonstrukcija uz Vienību, Tukums Abaunieki un šobrīd ir uzsākts darbs posmam uz Viesutām, kā arī gājēju un velo celiņš uz Milskalni. Iepriekšējos gados ir paveikti darbi, ko mēs visi esam gaidījuši vairākus gadu desmitus, un ir svarīgi šo labi iesākto turpināt un novest līdz galam.